Labklājības ministrs Uldis Aukulis šonedēļ reģionālajā vizītē apmeklēja Engures novadu, lai pārunātu aktuālo sociālajā jomā. Vizītes ietveros ministrs apskatīja Tukuma lidostu, kura gan nodokļu, gan tieši sociālo jautājumu risināšanā varētu būt paraugs daudziem Latvijas uzņēmumiem. Esam ļoti pateicīgi ministru kungam par to, ka viņš ierodās pie mums, ka viņš novērtē šīs mūsu pūles, tā skaitā labklājības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem. Šobrīd Seat Tukums Airport ir 27 darbinieki. Tas ir pietiekami, lai nodrošinātu lidlauku šī brīža darbību, ar domu, ka nākotnē tiks apkalpoti starptautiskie pasažieru un kravas pārvadājumi. Šīs darbinieku skaits izaugs līdz 100 cilvēkiem, varbūt pat vairāk. Šobrīd ir nokomplektēts vadošais personāls, tātad nepieciešamie speciālisti, tie ir no visas Latvijas, no Tukuma, Engures, Rīgas, Daugavpils. Savukārt nākotnē būs vairāk vajadzīgi tieši, tā teikt, darba darītāji, un visas iespējas ir gan Engures, gan Tukuma novadam, gan Rīgas iedzīvotājiem un visiem pārējiem. Seat Tukums Airport ir sociāli atbildīgs uzņēmums. Pagājušajā gadā nodokļos valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas un iedzīvotāju ienākumu nodokļos ir samaksāti 80 000. Latvija, nemaldos, vēl bija par pagājušo gadu. Uzņēmums saviem darbiniekiem nodrošina veselības apdrošināšanu. Darbiniekiem ir iespēja izmantot medicīniskos un veselības pakalpojumus, kurus apmaksā apdrošinātāji. Mūsdienās tas nav pārāk izplatīti, un es uzskatu, ka tas norāda uz to, ka darba devējs šajā gadījumā ir sociāli atbildīgs par saviem darbiniekiem. Neskatoties uz to, ka šobrīd esmu labklājības ministrs, protams, man interesē arī viss tas, kas notiekās ar satiksmi, kas notiekās ar kopējo attīstību. Kā labklājības ministram, protams, man interesē arī darba vietas, kas varētu būt šeit lidostā, ja Tukuma lidosta vai Jūrmalas lidosta attīstās un viss notiekās, tad šodien uzklausot tās darba vietu skaits pietiekoši iespaidīgs, plus tam droši vien, ka šeit riņķi apkārt apaugtu ar viesnīcām, ar ēdināšanas uzņēmumiem, jo tur, kur ir infrastruktūra, tur, kur rodās cilvēku apgrozījums, tur, protams, veidojās arī citas darba vietas apkārt šim uzņēmumam, kas, protams, priekš visiem kopumā dod kaut kādu iespēju attīstībai. Attīstības un izaugsmes iespējas Seat Tukums Airport nenoliedzami ir. Diemžēl gan to apgrūtina milzīga birokrātija. Šobrīd lidlauks saskaņā ar saņemtajām licencēm ir tiesīgs apkalpot gaisa kuģus ar masu līdz 5,7 tonnām, kā arī operēt lidlauku gaišā diennakts laikā. Šobrīd darbība nav pārāk aktīva, tas vairāk saistīts ar to, ka mums joprojām nav saņemta atļauja no vides pāraudzības valsts biroja, tātad izmantot lidlauku ar lielāku noslodzi, lielākiem gaisa kuģiem, pasažieru un kravas pārvadājumiem. Pašlaik problēma ir šīs normas un direktīvas, praktiski papīra darbs, kurš varētu teikt tā, ka es nezinu, vai ir kaut kur citur tā vēl pasaulē notiek, bet es uzskatu, ka tas papīra darīšana mūsu valstī tik sarežģīta kļūst, kad viņi trauc jebkurai normālai uzņēmēju darbībai. Es ceru, ka viss atrisināsies. Mēs nākotnē skatāmies pozitīvi. Seat Tukums Airport iegulda lielu darbu, lai sakārtotu lidlauku infrastruktūru, tā skaitā tehnisko, tādā stāvoklī, lai tā spētu nodrošināt absolūtu lidojumu drošumu un sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību Latvijas gaisa satiksmi. Tātad ir izdarīts liels darbs, lai ieviestu gaisa satiksmes vadības pakalpojumus. Un šajā ziņā faktiski mēs tehniski esam jau gatavi pieņemt kravas un pasažieru pārvadājumus pavisam citā kvalitātē. Šobrīd lidlauks ir certificēts kā vizuālais, bet mums ir tehniski iespēja jau nodrošināt šo lidmašīnu pacelšanos, nolaišanos ar gaisa satiksmes vadības palīdzību. Mēs darām visu iespējamo, lai lidlauks būtu drošs gan mums pašiem, gan apkārtējiem, gan gaisa kuģiem, kas viņu izmanto. Aviācija ir viena no drošākajām transporta nozarēm
Tas ir vispār atzīts fakts, un šajā gadījumā es uzskatu, ka apkārtējiem iedzīvotājiem nevajadzētu tik ļoti satraukties par to, jo Sijā Tukums airporta darbību šajā ziņā uzrauga ļoti daudz valsts iestādes, tā skaitā Civilās aviācijas aģentūra, arī valsts akciju sabiedrība Latvijas gaisa satiksme. Mums ir sadarbība ar muitu, mums ir sadarbība ar robežsargiem, un līdz ar to šajā gadījumā uzskatīt, ka lidlaukā varētu notikt kaut kādas nelikumīgas darbības vai nedrošas darbības, nav absolūti nekāda pamata. Tīvs ir. Tikai no valsts puses, protams, ir jāsakārto visi papīri, gan vides izvērtējumi, kas velkās, cik es zinu, jau šeit gadus 3 vismaz, ja ne vairāk. Un, lai sāk strādāt, un tiešām cilvēkiem ir iespējas palikt tepat Enguras novadā, tepat Tukumā un strādāt uz vietas un uzturēt savus ģimenes. Noteikti daudzi atceras krāšņos un elpu aizraujošos aviācijas šovus Tukuma lidostā. Tie noteikti atkal būs, bet pagaidām ir iespējams, piemēram, doties ekskursijā uz lidostu. Mūsu lidlauku izmantojošā pilotāža grupa Baltijas bites vasarā tomēr pārsvarā ceļo apkārt pa Eiropu, Āziju, dienvidiem, pat Āfriku un uzstājās pati starptautiskos aviošovos. Līdz ar to, teiksim, priekš mums pašiem šobrīd ir tā, ka nepietiek laika. Rīkojam pasākumus veciem cilvēkiem, pansionātos, mēs viņus atceramies, mēs apsveicam, mēs dodam iespēju skolēniem apmeklēt lidlauku ekskursijās. Mēs rīkojam bērnu namiem ekskursijas uz Rīgu, uz pasākumiem. Šajā gadījumā mēs cenšamies sabiedrībai parādīt, ka mēs esam pozitīvs uzņēmums, atbildīgs uzņēmums un rūpējamies ne tikai par sevi, bet arī par apkārtējo cilvēku labklājību.